te es Ieva, un šodien es esmu izdomājusi uztaisīt mazu seriālu, kuru sauks Martas stilīgā dzīve, un mēs varam to sākt. Jā! Ceru, ka jums patiks, spiediet subscribe un like. Labi, sāksim. Marta bija nūģis, kā visi citi bērni. Viņai ļoti patika matemātika un fiziskas lietas, bet šajā stāstā pilnīgi viss mainīsies. Ak, mans Dievs, šī ir mana pirmā diena jaunajā skolā. Man ir tāds uztraukums. Es ceru, ka es visiem patikšu. Es esmu ļoti kautrīga. Es nespēju. Labi, es došos. Marta iegāja klasē, kur bija ļoti daudz bērnu. Un viņu jau gaidīja direktore un skolotāja. Labdien, es esmu jaunā skolniece Marta. Jā, labdien, Martiņ. Tātad, bērni, iepazīstieties ar jauno skolnieci Martu. Es būšu tava direktore. Mani sauc Antra Markusa. Labi, man ir jādodas parakstīt dokumentus. Bērni, cieniet mūsu jauno skolnieci. Sveika, Martiņ. Mani sauc... Man ir tāds tā kā atmiņas sudums. Es nevaru savu vārdu atcerēt. Es tikko atceros. Mans vārds ir Marina Riekstiņa. Prieks iepazīties. Kā jau direktori teica, bērni, cieniet viņu. Viņa ir šeit jauniņā. Sākās Martas pirmā stunda jaunajā skolā. Marta meklēja savu sēdvietu, kur iesēsties, bet viņa neatrada tādu, jo neviens neļauj viņai sēdēt pā. Ak, mans Dievs, mani jau neieredz. Man nav kur sēdēt. Skolotāji! Jā, Martiņ, ko jūs vēlējāties teikt? Skolotāji, man nav kur sēdēt. Neviens nelaiž man blakus. Vienīgā iespēja, kur tev ir sēdēt, ir pie Rebekas. Marta devās sēdēt pie Rebekas. Sveika, mani sauc Marta. Dzirdēju, ka tevi sauc Rebeka. Man, diemžēl, jāsēž pie tevis. Piedod, bet šī vieta jau ir aizņemta. Klausies, ja tev nav kur sēdēt, sēdi uz grīdas, jo šī vieta ir aizņemta. Klausies, es uz grīdas nevaru sēdēt. Es vienalga sēdēšu tev blakus, jo man nav vietas. Nu labi, sēdi, tik un tā šī vieta nav aizņemta. Marta apsēdās blakus Rebekai, bet tad notika runāšana slepus. Tā bija Džeina ar savu draudzeni Nikiju un Gabiju. Ak, mans Dievs, pasties to jauniņo. Man vienalga, kā viņu sauc, viņa ir tik pretīga. Es atceros, viņa sauc Marta. Ak, mans Dievs, cik viņa nūģīga. Vai ne, Niki? Vai ne? Diez, no kurienes viņa ir nākusi, jo viņa izstās tik neglīta. Vai ne, Gabi? Jā, varbūt pēc zvana aiciesim ar viņu parunāt. Tā ir ļoti laba ideja. Vai ne? Jā, tā ir ļoti laba ideja. Jā, tā ir ļoti laba ideja. Es tev piekrītu. Noskanēja zvans, un Marta devās ārā starpbrīdī, bet viņa satika Dženiju, Nikiju un Gabiju. Vai, sveiks, meitenes! Diez, kā jūs sauc? Es esmu Dženija. Es esmu Gabija. Un es esmu Nikija. Un kā tevi sauc, nūģenīt? Mani sauc Marta, vai jūs nedzirdējāt? Dzirdējām gan, nūģenīt, skrien uz mājām vien. Kā jums nav kauna mani apvainot? Pēc visām stundām raudādama Marta aizskrēja mājās. Mājās bija viņas suns Rodžers un mamma Migija un tēvs Adrīran.
un tēvs Džons. Meitiņ, kas noticis? Stāsti man visu. Mani skolā visi sauc par nūģi, tīpaši Ženija, Gabija un Nikija. Nepievērs tam uzmanību, Marta. Mani arī kādreiz skolā sauc par nūģi, bet es tam nepievērsu uzmanību. Tā arī es iepazinos ar tavu tēvu Džonu, un viss bija kārtībā. Man klasē arī gāja Marta, Oronda un Sindija. Viņas arī tādas pašas bija. Viņas mani arī sauc par nūģi, bet es nelikos nezinis. Tu tiešām to teici viņām, ka tev ir pilnīgi vienalga? Varbūt man arī tas ir jāpasaka. Protams, tev ir tiesības to pateikt. Un vēlreiz, neliecies nezinis. Un tagad metiņie gulēt. Pulkstens jau ir 8. Paldies, mamma. Un ar labu nakti. Ar labu nakti. Saldus sapni. Turpinājums sekos. Ceru, ka jums patikā. Tas bija īstenībā ļoti grūts darbs, jo man bija jātēlo vesels, vienkārši sakot, daudz lomas. Un spiediet like, subscribe, rakstiet droši komentāros un gaidiet nākošo sēriju. Atā!